Labdien! Mani sauc Leonards Danciks, pārstāvu kompāniju Rikon AC. Mūsu kompānija strādā Latvijā no 98. gada šajā nozarē. Esam Panasonic oficiālajā izplatītāji un servisa centrs Baltijas valstīs. Manējais šodienas seminārs ir veltīts reālajai siltumsūkņu eksploatācijai Baltijas valstīs. Es no sākuma ieslēgšu jums mazu video, lai būtu priekšstats, pa ko es gribēju pastāstīt. Tātad es gribēju pastāstīt par vienu no mūsu projektiem, kuru mēs esam paveikuši. Tātad iet runa par konkrētu vienu ciematu Lietuvā, kurš atrodas netālu no Viļņas. Tātad šādi viņš izskatās pēc plānojuma, ja? Kā jūs redzat, tas ir diezgan liels ciemats, kurā ir izvietots vairāk kā 70 privātmājas rindu. Tātad šis ir ciemats, kurš tiek nodrošināts ar apkuri ar Panasonic siltumsūkņiem. Tātad ciemats ir paredzēts uz 77 mājām, privātu mājām. Tātad sekcijas, kā jūs redzat, ir pa 4, pa 5 mājām vienā sekcijā. Viens mājas apsildāmā kvadratūra ir 110, 120, 130 kvadrātmetri. Attiecīgi katra māja ir 3 stāvu. Un tātad šajā mājā tiek nodrošināta apkura ar Panasonic siltumsūkņiem 5 un 6 kW. Tātad pirmā stāvā šajās mājās ir ierīkota siltā grīda, attiecīgi 2. un 3. stāvā ir apkurs radiatori. Šajās mājās arī tiek nodrošināts arī priekš klienta tātad karstais sanitārais ūdens. Jā, tātad ir 185 litrīgie boileri, kur nodrošina karsto ūdeni priekš standarta ģimenes 3-4 cilvēki. Principā par šo ciematu gribēju pateikt tādu momentu, kā bija tātad oficiālais tenders, kurā piedalījās vairāk siltumsūkņu ražotāji. Bija arī iespējams, teiksim, šajā ciematā izveidot gāzes apkuri, bet, teiksim, ciemata attīstītājs salīdzināja tad visas izmaksas, salīdzināja, kādi tiks solīti eksploatācijas izdevumi. Viņš pieņēma pa lēmumu, ka tiks uzstādīt tātad Panasonic ražojums siltumsūkņu, gaisa ūdens, ja? Un, kā jūs redzat, šis projekts ir realizēts, un es gribēju tālāk jūs mazliet iepazīstināt ar reāliem tieši eksploatācijas izdevumiem, jo, principā, kad cilvēks izvēlās kādu no iekārtām, viņu interesē ne tikai sākuma investīcija, bet interesē arī kāds būs reālās izmaksas. Tātad šeit jūs varat redzēt informāciju no lietuviešu mājaslapas. Jā, tad šeit jūs varat redzēt piemēru 120 kvadrātmetru māju, iet runa pa vienu konkrētu sekciju, jā, tad, kurā ir uzstādīts uz siltumsūkni elektroskaitītājs, jā, un katru mēnesi tika fiksēts izmaksas mēnesī, cik reāli izmaksāja apkurpus karstais ūdens. Jā. Un, kā jūs redzat no šī grafika, ja mēs runājam tikai par apkurs sezonu, jā, tad 7 mēneši, jā, tad vidējā izmaksa sanāk 56 eiro mēnesī, tad tas ir apkur kopā karsto ūdeni. Un gribu atzīmēt, ka tas ir vienīgais apkurs avots šajā mājā. Jā, tātad lejā jūs varat redzēt, kādas ir izmaksas gada griezumā. Tātad reāli, ja mēs ņemam jau tagad 12 mēnešus gada griezumā, tad izmaksas ir 500 eiro.
tad tas ir izmaksas tātad apkure plus karstais ūdens vasaras mēnešos. Tad, ja mēs paņemam tagad vidējo ciparu, cik izmaksā šīs mājas apkure kopā karsto ūdeni vidēji mēnesī, viens, teiksim, 12 mēnesis, ja, tad mums sanāk, ka tās izmaksas ir apmēram 45–48 eiro mēnesī. Gribēju pateikt, ka līdzīgi projekti arī tiek realizēti Latvijā. Gribēju jums minēt vienu piemēru. Tātad Latvijā ir zināma kompānija Līvas grupa, kas rūpnieciskā veidā ražo mājas. Tātad šādas mājas viņi pārdod visā Latvijā. Principā ideja tāda, ka šī karkas māja, tā nav pasīvā māja, tad standarta karkas māja, kurai, teiksim, sienu biezums ir 200 mm, ja, tad no putaplasta, ja. Un, attiecīgi, arī šajās mājās tiek izmantoti Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi ar jaudu 5 kW. Tad uz doto momentu jau Latvijā ir uzstādīts vairāk kā, teiksim, 30 siltumsūkņi šādās mājās, ja, un principā šogad ir plānots vēl kaut kur ap 20–25 mājām, tātad uzstādīt tālāk arī tos pašus siltumsūkņus. Ja. Tad, kā jūs redzat, izmaksas mēnesī ir tie paši 40 eiro mēnesī, ja mēs ņemam gada griezumā. Šeit jūs varat redzēt vairākas reālas mājas, ja, kuras 3 gadu garumā katru mēnesi tātad nodod mums savus skaitītāju rādītājus, ja, un reāli pa mēnešiem jūs varat redzēt, kā tās izmaksas atšķirās katru mēnesi. Tātad tas ir karstais ūdens kopā ar tātad apkuri. Ja, jūs varat redzēt tātad šeit tātad pa gadiem, ja, dažādi gadi, ja, un šeit attiecīgi izmaksas, cik mēnesī eiro ir izmaksājis tātad apkuri. Augšējā grafikā jūs varat redzēt attiecību. Tātad zaļais, tas ir reāli, cik mums ir bijis tātad elektrības patēriņš, un sarkanie tātad stabiņi jūs varat redzēt, kāds tad ir bijis reāli saražotais siltums. Uzreiz var atzīmēt, ka šajās mājās visās ir uzstādīti arī siltumskaitītāji certificētie, kuri tātad reāli jūs varat redzēt, kāds jums ir gan dotajā momentā siltuma izdalījumi, ja, ko māja, teiksim, paņem, ja, un attiecīgi jūs varat arī redzēt mēneša vai gada griezumā, cik daudz ir siltuma enerģija ir patērēta. Kā jūs redzat, te ir vairākas mājas, ja, un jūs pastīsieties, tad arī vidējās izmaksas sanāk tie paši 40–45 eiro mēnesī. Šeit ir vēl dažas mājas, kuras ir pievienojušās vēlāk klāt pie šīs pašas uzskaitas, ja. Tātad, un arī šīs mājas tātad sūta datus katru mēnesi, un jūs varat iet mūsu mājaslapā, un principā jums ir iespēja redzēt pa 20 mājām katru mēnesi, kādas ir bijušas reālās izmaksas. Pateicoties šī sistēmai, var teikt, ka mēs vienīgie Baltijā tādu sistēmu uzskaitu veicam, mums ir ļoti labi, teiksim, pārredzēt, kāda situācija konkrētā mēnesī ir Latvijas tirgū, ja, teiksim, klienti sūta mums tātad savus datus, mēs redzam, kāds ir konkrētā mēnesī vidējais liederības koeficients, un ja pieņemsim kādā no mājām pēkšņi tas liederības koeficients ir tātad zemāks, tad tur ir kāda problēma tajā mājā vai no ar sūkni, vai no ar iestādījumiem, mēs varam diezgan ātri tad norēģēt un klientam, teiksim, sniegt labu servisu. Īsi par iekārtām, ja, tā kā mūsu, teiksim, bija tēma tieši apskats mazais segments, ja, tad gribēju pastāstīt tieši par sūkni, kurš tiek izmantots 5-kilovatīgais šajās mājās, ja, tad tas ir viens no vispārdotākajiem siltumsūkņiem Latvijā, tad siltumsūknis ar 5 kW jaudu. Svarīgi, ka viņš šo nominālo jaudu saglabā līdz -15 grādiem, tātad bez elektrisko teņu palīdzības, ja. Tātad, kad mēs klientam piedāvājam siltumsūkni, ja, mēs skatāmies, kāds viņam būs vajadzīgs energopatēriņš pie -15, -20 grādiem, un attiecīgi mēs cenšamies viņam arī piemeklēt atbildīgas jaudas siltumsūkni. Svarīga lieta ir tāda, ka siltumsūkņi, kad tiek piemeklēti, ja, mēs darām līdzīgi, kā Stefans stāstīja, ka siltumsūknis cenšamies uzstādīt tādas jaudas siltumsūkni, lai elektriskie teņi, kur ir iekšā siltumsūknī, lai viņi netiktu izmantoti. Principā klients to var diezgan vienkārši arī pārbaudīt, ja, jo siltumsūkņos iekšā ir 2 skaitītāji, tad viens skaitītājs ir siltumsūkņa
skaitītājs, un attiecīgi otrs tas ir elektriskā teņa skaitītājs. Ja, tad, principā, klientam vienmēr ir iespēja redzēt, kādas ir bijušas reālās izmaksas un vai elektrotenis ir ieslēdzies. Ja. Tātad, principā, šis modelis, kāpēc viņš ir bestsellers, ja, jo viņš, teiksim, šajā segmentā, kad māju apkurināmā platība ir, teiksim, 100-120 kvadrātmetri, ja, viņš nodrošina viens no labākajiem rādītājiem nozarē, un, principā, viņš saglabās savu darbību līdz mīnus 27 grādiem, un, kā jūs zināt, teiksim, pēdējo gadu pieredze ir tāda, ka temperatūras mīnus 30 grādi vai mīnus 32 Latvijā parasti sastopams, dažas stundas gadā. Neiet runa pat pa dienu, bet iet runa pa stundām. Ja? Tad, ja siltumsūknis ir uzstādīts atbilstoši jaudu, tad normālā veidā var tikt galā, tad, kā es teicu, bez elektroteņa palīdzības. Šim konkrēti mājām tika uzstādīts arī tā saucamais Nordic Tank. Šeit jūs viņu varat redzēt, ja? Tātad tas ir vienā blokā tātad apvienots divas lietas. Tad pirmais tas ir 185 litri boilers, pieškarstā ūdens sagatavošanas, un apakšā viņam atrodas šeit neliela akumulācijas tvertne, ja, kura, teiksim, nepieciešama priekš tā, ja mājā ir vairāki loki, apkurs loki, ja, tad ar viņu palīdzību jums ir iespēja regulēt dažādas temperatūras dažādās istabās. Ja. Tādā veidā. Tas arī īsi bija tas, ko es gribēju pastāstīt. Principā, ja kāda tā lieta ir ieinteresējusi, jūs varat iet iekšā mūsu mājaslapā un redzēt tātad dažādu izmēru mājas, dažādas tātad izmaksas, ja, un tad jums būs priekšstats, kādas izmaksas varētu būt konkrēti jūsu mājai vai jūsu ēkai. Principā, ja runāt par kopējām izmaksām, ja, mēs uz šodien varam nodrošināt apmēram uz 20% lētākas izmaksas nekā uz gāzes katla. Ja, principā, ja klientam ir uzstādīta jau gāzes sistēma, tad uzstādīt gaisa ūdens siltumsūknis nav nepieciešamības, ja, jo tā investīcija apmaksāsies 15-20 gadus un tas nav pareizi. Ja. Attiecīgi, ja cilvēkam pieņemsim ir dīzeļa katls, ja, vai propāna gāze, ja, tad jau atmaksāšanās laiks kaut kur ir 5-7 gadi. Ja mēs atnākam pie klienta, kuram bija uzstādīts, pieņemsim, jonu katls, ja, tad jau gaisa ūdens siltumsūknis parasti atmaksājas kaut kur 3 gados. Apmēram tā. Ja mēs salīdzinām ar zemes siltumsūkņiem, ja, tad gaisa ūdens siltumsūkņi tā kā būtu pareizā izvēle mājām ar mazāku platību, piemēram, no 100 līdz 300 kvadrātmetriem, ja, bet, ja mājas, teiksim, ir no 200 kvadrātmetriem un uz augšu, tad vienmēr vajag izvērtēt, ko ir labāk likt, vai nu gaisa ūdens siltumsūkni, vai nu tomēr skatīties uz zemes siltumsūkni. Ja mēs runājam, teiksim, tīri pa investīcijām, ja, tad praktiski gaisa ūdens siltumsūknis izmaksā klientam apmēram pusotreiz lētāk nekā zemes siltumsūknis, ja, bet attiecīgi eksploatācijas izdevumi atšķirās uz 10-20%. Ir dārgāk nekā zemes siltumsūknim. Ja, tā kā, ja māja, piemēram, ir 120-150 kvadrātmetri, tad droši vien izdevīgāk būs uzstādīt gaisa ūdens siltumsūkni. Ja māja būs lielāka, tad jau jāizvērtē, protams, arī zemes siltumsūkņa iespēja. Jautājumi? Un tagad kādu gāzi jūs izmantojat? Jā, pa gāzi. Principā pamatmodeļi, 90% modeļi, kas tiek pārdot Skandināvijā, tas ir modeļi ar 410 gāzi. Tā ir visizplatītākā gāze uz šodien, siltumsūkņos gaisa ūdens. Ja, ja klientiem ir nepieciešams, teiksim, temperatūras 65 grādu padevis, ja, tad mums ir modeļi ar 407 gāzi. Principā arī tagad tehnoloģija attīstījusies tik tālu, ka tagad modeļi, kas strādā uz 410 gāzes, viņi nodrošina padevas temperatūras līdz 60 grādiem bez elektroteņa palīdzības. Un principā nākošais solis, es ceru, ka pēc gada 2 mums jau atnāks R32. Tas šodien ir skaitās, teiksim, vismodernākā, viszaļākā gāze tieši gaisa siltumsūkņos. Ja runāt par gaisa siltumsūkņiem, kurus mēs arī pārdodam, tad pagājušajā gadā Panasonic pārgāja pilnībā uz 32 gāzi, un praktiski Eiropā šodien sastopam tikai 2 ražotāji, tas ir Daikin un Panasonic, kuri gaisa siltumsūkņos izmanto tikai 32 gāzi. Un nākošais solis arī gaisa ūdens, mēs domājam, būs arī
32. 32. gāzē galvenais priekšrocība bija tā, ka pie zemākām temperatūrām, tad pie tiem pašiem darba spiedieniem mēs varam nodrošināt mazliet lielāku temperatūru. Iet runa pa 5–10%, ne pa ko vairāk.